Mēs šodien atrodamies Liepājas Dzintaru bowlingā, kur norisinās Liepājas Universitātes studentu bowling turnīrs. Mēs veiksim nelielu ieskatu turnīrā, kā arī noskaidrosim, kurš tad šodien būs labākais. Liepājas Universitātes bowling turnīrs norisinājās sadarbībā ar Rietumu Radio un klubu Ego. Studenti bija ļoti aktīvi un bowling sacensībām pieteicās 24 komandas. Katrā komandā bija jābūt 4 spēlētājiem un vienu drīkstēja pieteikt kā rezervistu. Turnīrs norisinājās 6 kārtās. Komandas tika sadalīts pa 7 katrā kārtā. Katrā no 3 kārtām tika noskaidrotas 4 labākās komandas, kuras ieguva iespēju spēlēt pusfinālā. Pusfināls notika 2 kārtās, katrā pa 6 komandām, un no katra pusfināla 3 komandas tika uz finālu. Un tātad finālā startēja 6 labākās komandas. Turnīra fināls izvērtās ļoti dramatisks. Spēlētāji skaitīja līdz punktus, lai beigās zinātu, cik ir vajadzīgs uzmest, lai būtu vadībā un uzvarētu turnīru. Arī atbalstītāji bija ieradušies un nežēloja savas balssaitus, un beigās arī noskaidrojām uzvarētājus. Turnīrā tika apbalvotas pirmās 3 komandas, kuras balvā ieguva dāvankartes no kluba Ego. 1. vietā ierindojās komanda Nav ieradušies, 2. vietā Ezelīša draugi, bet 3. vietā Liepuvu sargi.